Labdien! Mani sauc Lāsma Liepa, man ir 14 gadi. Es nāku no Saldus un mācos Saldus pamatskolas 8. klasē. Brīvajā laikā man patīk lasīt dažādas pasakas. Tādēļ šodien pastāstīšu jums vienu no manām mīļākajām latviešu tautas pasakām par kazu un vilku. Mežā mazā istabiņā dzīvoja viena kaza ar 2 kazlēniem. Katru reizi, kad kaza izgāja laukā zāli ēst, viņa piekodināja saviem bērniem, lai labi aiztaisa durvis ciet un lai iekšā nevienu nelaiž, kā tikai viņu pašu. Pārnākos viņa smalkā balstiņā sacīšot: "Bērniņi, laidiet mani iekšā, pilni čiči, pilni ragi balta piena." Reiz par nelaimi to visu bija sadzirdējis vilks. Kad vecā kaza aizgāja no mājām, viņš piegāja pie istabiņas durtiņām un savā rupjajā balsī sacīja: "Bērniņi, laidiet mani iekšā, pilni čiči, pilni ragi balta piena." Bērni saprata, ka tā nav viņa māte, un vilkam atbildēja: "Mēs tevi iekšā nelaidīsim, mūsu māte runā smalkākā balsī." Tā nu vilks aizgāja pie kalēja, lai tas viņam izkaļot plānāku mēli. Tad viņš atkal devās pie istabiņas durvīm un šoreiz jau smalkākā balsī sacīja: "Bērniņi, laidiet mani iekšā, pilni čiči, pilni ragi balta piena." Taču bērniņi atkal pazina svešo balsi un atbildēja: "Mūsu māmiņa runā vēl smalkākā balsī, mēs tevi iekšā nelaidīsim." Vilks nu šoreiz atkal iet pie kalēja, lai tas viņam izskaļot pavisam plānu mēli. Tad viņš atkal iet pie istabiņas durvīm, bet šoreiz jau pavisam smalkā balstiņā sacīja: "Bērniņi, laidiet mani iekšā, pilni čiči, pilni ragi balta piena." Bērni, izdzirdot tādu smalku balsi, nodomāja, ka māte pārnākusi un atvēra durvis. Vilks uzreiz ieskrēja istabiņā, aprija bērnus un nokoda viņiem galvas. Bet kauliņus viņš ielika skapītī, aiztaisīja durvis un aizbēga prom. Pavisam drīz atnāca arī kaza, un viņa sauca: "Bērniņi, laidiet mani iekšā, pilni čiči, pilni ragi balta piena." Bet neviens durvis neatvēra. Tad viņa pati atgrūda durvis vaļā un tik vairs atrada bērnu kauliņus skapītī. Viņa palika ļoti bēdīga un sāka jau domāt par bērnu bērēm. No rīta kaza cepa bērnu plāceņus, kad atnāca arī vilks, lai nopostu vēl pašu kazu. Bet tad viņš sajuta plāceņu smaržīgo aromātu un sāka kazai lūgt: "Kumiņ, nu lūdzu iedod man vienu plāceņu, esmu ļoti izbadējies." "Plāceņu tev vairs nedošu, tu taču apēdi manus bērnus." "Nu, ja nedosi, tad apēdīšu vēl tevi pašu." Taču kaza atbildēja: Pagaidi, kad izcepšu, tad arī došu." Ar šiem vārdiem kaza aizgāja un ielika krāsnī tukšu pannu. Kad panna jau bija sakarsusi pavisam sarkanu, viņa sauca vilku: "Plācenis gatavs, skar labi garu mēli." Kad vilks attaisīja muti un izskāra mēli, viņa iesvieda tam kaklā karsto pannu. Vilks no sāpēm bēga iekšā mežā, bet kaza tam no pakaļas sita, kamēr nos. Tagad es jums pastāstīšu vienu latviešu tautas anekdoti par kādu zemnieku. Kāds zemnieks reiz ieradās Rīgā. Viņš vēlējās pagaršot visu to gardāko un prasīja viesnīcas sulainim: "Kas tad jums esot te visdārgākais?" "Austeres." "Nu tad nesiet man austeres, pilnu bļodu." Labi, sulains atnesis pilnu bļodu ar austerēm. Kad zemnieks prasīs: "Ko ar tām dara?" "Rīja," sulains teica. Nu labi, šis arī sācis rīt, rīja un rīja, līdz kamēr visas austeres atnāca atpakaļ. Ko nu darīs?
Šis nolika bļodu pie zemes sunim. Sunis arī rīt un rīt, bet tam nabagam, tieši tāpat kā zemniekam, viss atnāca atpakaļ. Nolika bļodu atpakaļ uz galdu. Pēc neilga brīža ieradās kāds students. Viņš apsēdās tieši turpat, kur zemnieks. Zemnieks nu atkal jautāja, ko ar tām tur dara? Rīt! Students atbildēja. Nu tad lūdzu, ņem un rīt. Viņš ar lielāko prieku ņēma un rīja. Rīja un izrīja visu bļodu. Zemnieks nu gaidīja, kad šī nāks atpakaļ. Bet kā nenāk, tā nenāk. Tad viņš beidzot sacīja. Tev gan turās iekšā, man izgāja ārā, manam sunim iznāca ārā, bet tev turās iekšā. Students uzreiz izpļauj visu ārā, bet zemnieks teica, es jau domāju, vai tad nu tāda dārga manta turētos iekšā prastā vēderā. Tā viņš atstājas bļodu tikpat pilnu, kāda tā bija. Šis dzīves stāsts nāk no man tēvoča. Kādu dienu mans tēvots izdomāja, ka tā būtu laba ideja pamēģināt, kā tas ir pīpēt. Viņam varēja būt kādu 13 vai 14 gadi. Domāts darīts. Viņš ar savu draugu aizgāja pie vectēviņa un nospēra viņam pīpi. Tā bija brīva, ļoti stipra pīpa. Viņa aizgāja uz mājas stūri un sāka vilkt to pīpi. Bet, kad atnāca mājās, mamma uzreiz viņus piegrēja, jo viņa tā smirdēja. Bet mamma zēniem sacīja, nu tad ņem cigarešu paciņu nepīpē. Izpīpēja kaut vai visu. Zēni bija pārlaimīgi un gāja pīpēt. Izpīpēja pirmo cigareti, nekas. Izpīpēja pusi no otrās cigaretes, bet nu jau sāka griezties galva. Viņam palika slikta dūša un viņi izvērmās. Vai jūs pēc šāda atgadījuma vēl kādreiz gribētu smēķēt? Tieši tā, mans tēvots arī pēc šī atgadījuma nekad savā dzīvē nav aizticis nevienu pašu cigareti. Paldies par uzmanību!